un sveicināti. Mīļā un dārgā internet draudze, priecājos atkal jums tikties. Tas ir īpašs brīdis, es domāju, jums arī īpašs brīdis. Ja mēs tiekamies atkal kopā. Un pirms es kaut ko gribu pateikt, tā īsti palūkšu Dievu par jums. Debes Tēvs, es Tev lūdzu šodien izlai savu svaidību par katru pieskaries, Debes Tēvs. Arī viņi piepildās. Šie cilvēki Tavu prieku, Tavu mīlestību, Tavu gaismu. Svētī katru, Debes Tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Halleluja. Es zinu kādu notikumu, tas ir patiesa notikums. Bija kāds mācītājs, viņš brauca no pilsētas uz pilsētu sludina evaņģēliju. Un viņam bija viens tāds, var teikt, mīnus vai plus, viņš bija pret dancošanu, pret dejošanu. Un viņš uzskatīja, ka dejošana ir grēks. Un tajā laikā bija tādas iebraucamās vietas, kā šodien sauc tur hosteļi vai hoteļi vai viesnīcas. Bet viņš iebrauc tādā iebraucamā vietā, kur sabrauc viss kopā. Dažādi indivīdi, un tad viņi tur lieto viskiju, alkoholu, un vienkārši piedzerās un dejo. Un viņš atradās šādā vietā, un viņam iedeva istabiņu otrajā stāvā. Un tas cilvēks iekārtoja, šis mācītājs, un pēkšņi viņam nāk balss, svētais gars viņam saka, ej lejā un dejo. Viņš saka, kā Dievs? Es taču sludinu pret to, lai neviens nedejo, jo tas ir grēks. Grēks ir dejot. Un Dievs saka, nē, ej lejā. Viņš noiet lejā, kur visi danco, tur lēkāja, tur laiž valšus, un Dievs viņam saka, lūk, to sievieti uzaicina. Uz dejošanu. Uz deju. Un viņš domā, nē, Dievs, tas ir pret mani, es to nevaru, es to nespēju. Viņš saka, uzaicina. Viņš pieiet šai sievietei klāt, uzaicina viņus deju, viņi piekrīt, un viņi sāk dejot. Bet līdz tai dejošana nenotiek, jo viņš saka tā, es neko nedaru, pirms neesmu lūdzis Dievu. Un viņš saka, es pirms pielūkšu Dievu, un tad mēs dejosim. Un mācītājs nokrīt uz ceļiem, šis sievietes priekšā un sāk lūgt Dievu. Un viņš dzird, ka šie dejotāji krīt viens pret otru zemē šajā dejas placī. Viņš pieceļās augšā, viņš redz visas dejas plat. Ir vienkārši cilvēki nokrituši pie zemes, piedzīvo Dievu. Un viņš šodien evaņģēliju, un neviens augšā netiek. No šīs iebraucamās vietas visi izgāja ārā pieņēmuši Kristu savā sirdī. Tas bija brīnums. Un apostļu darbos rakstīts, ka tad, kad cilvēki piedzīvoja Dievu, tad, kad par viņiem izlējās svētais gars, apkārt šie cilvēki, tā ir vasaras svētā diena, apostļu darbu 2. nodaļa, es domāju, katrs to zina šo notikumu, un ka par viņiem krita svētais gars, tad apkārtēji domāja, ka viņi ir salda vīna pilni, ka viņi ir piedzērušies, un Pēters saka, nē, viņi nav piedzērušies, viņi ir piepildījušies tā kunga garu, jo ir piepildījusies Joēla pravietojums, jo Dievs saka, es pēdējās dienās izliešu no sava gara, amen, un šeit rakstīts par visu miesu. Un te piepildās Joēla vārdu, notiks pēdējās dienās, saka Dievs, es izliešu no sava gara par visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, jūs jaunaki redzēs parādības, jūsu sirmgāji sapņos sapņus, un arī par saviem kalpiem un saviem kalpotnēm es tādīs dienās izliešu no sava gara, un tie pravietos. Amen. Un šodien ir svētā gara izliešanās laiks. Amen. Un es jūtu, kā izlējās Dieva gars. Jā, un arī es gribētu vienu piebildīt, ļoti interesants pastāstīt, satiku vienreiz savu ļoti labi pazīstamo lielveikalā vienā, un viņš ir budists, un viņš pēc tevi saka, kā tev iet? Viņš saka, viņš saka, nedzeru tagad jau 3 mēnešus vai 3 nedēļas, tik smalki neatceros, un viņš saka, bet tu jau laikam vispārībā nedzeri, viņš zina, ka esmu kristietis. Es saku, dzeru katru dienu. Es redzu, viņu seja izmainās, viņš nesaprot, kā tā var būt. Es saku, un tagad arī esmu pilnīgi piedzēries. Un es sapratu, ka viņam vajag paskaidrot, kā tas ir tā dzeršana. Es viņam skaidroju, ka redzi, kāpēc cilvēki dzer šņabi vai alkoholu. Tad, kad viņi lej sevi iekšā šņabi, viņi apdzirda savu miesu.
Un kāpēc no rīta ir slikti? Tāpēc, ka miesai ir slikti, un miesa to sliktumu uzspiež garam virsū, jo cilvēks ir garīgs, saproties, un tā miesa ir nomocīta, noverdzināta to alkohola, cigāriem, visām pārējām lietām, kas ir bijis pa nakti. Un attiecīgi, gars jūtās ļoti slikti, viņam ir slikti šim garam, jo tā miesa ir nomocīta, visu nakti dzerts un vai miesai bijis grūti, un gars ir vienkārši nosmacēts, visu nakti tiek smacēts gars, un tu no rīta pamodies tāds, jo gars ir piežņauts, tev ir slikti, un ļoti grūti ir iziet no šī stāvokļa ārā, ļoti grūti no stāvokļa ārā. Un es viņam teicu, kā mēs dzeram. Es teicu, ka debesīs arī ir bārs. Debesīs ir brīnišķīgs bārs, es saku. Bet bārmens ir Jēzus debesīs. Un tad, kad tu esi izslāpis, tu nāc pie Jēzus un saki, tēti, piepildi mani. Man vajag. Un tad, kas notiek? Bārmens debesīs. Viņš paņem un sāka liet iekšā. Redziet? Tagad notiek liešana iekšā. Tagad bārs ir atvērts. Bārs ir vaļā. Un tiek lietas tas, kas ir debesīs, iekšā viņam. Pa taisno garā. Viņš dzer garā. Un tāpēc, ka viņa gars ir ļoti priecīgs, viņa gars iekšā sāk lēkāt. Un viņam visa miesa sāk kustēties līdzi. Jo viņa gars ir veselīgs. Viņš dzer veselīgu dziru. Un ēd veselīgu pārtiku. Un viņa pārtika ir, redziet, tā ir viņa pārtika. Tā ir maize, ko viņš ēd. Un vīns, ko Tēvs lej no debesīm. Un tāpēc šeit to visu var redzēt. Dievs lej garā. Viņš ielej garā ielēkšā. Un tad tavs gars sāk priecāties. Un visu tavu miesu kustina. Un tas ir ļoti līgsms. Un tas notiek katru reizi vien spēcīgāk un spēcīgāk. Un tas vairāk nekad neapstāsies. Bija liels prieks jūs redzēt šodien. Un ka jūs mūs redzat. Lai Dievs jūs svētī. Un es jums gribu pateikt, nonākiet pēc iespējas ātrāk svētlaimes stāvoklī. Paldies, uz redzēšanos!